Labdien! Šodien esam atbraukuši uz saimniecību palaist darbā ecēšu pneumatikas tēru STI 600. 6 metru darba platumu. STI norāda, ka šī kaste ir pilnībā elektriski vadāma. Redzēsim arī kabīnē ievietoto pulti. Gan kalibrācija, gan viss sēšanas process tiek nodrošināts elektroniski. Lai sagatavotu sēmašīnu kalibrācijai, mums ir nepieciešams veikt pāris darbības. Tātad mēs attaisam lāciņu, izņemam to ārā un noliekam malā. Sēmašīnai ir savs kalibrācijas komplekts, kas ir novietots šeit, kas sastāv no vannītes. To mēs izņemam ārā, uzāķējam to speciāli paredzētā vietā. Un šeit ir deflektors, kam arī ir speciāli paredzēta vieta ievietot viņu šeit un ar skrūvi tas nofiksējas pret rāmi. Šobrīd mums sēmašīna ir sagatavota, lai mēs varētu veikt kalibrāciju. Attiecīgi, tūlīt ievadīsim datus pultī, arī to mēs tūlīt parādīsim. Tātad, kā mēs sākam kalibrāciju? Nospiežam šeit pogu, sāk kalibrēt. Pirmais mums ir jāatzīmē, cik mums būs izsējas norma. Šobrīd mēs sēsim 12 kg uz hektāru. Tātad mēs saspiežam, kad mums ir 12. Okay. Darba platums mums ir nemainīgs 6. Braukšanas ātrumu iestatīts ir 5, mēs brauksim aptuveni 9 km/h. Tas nenozīmē, ka tādā ātrumā ir jābrauc, bet kalibrācijai tas ir iestatāms. Pievērsiet uzmanību, rullīša faktors 50%. Kad mēs veiksim kalibrāciju, es jums izstāstīšu, kāpēc tam ir jāpievērš uzmanība un kā tas mainās. Un vienmēr pašās beigās mēs ieliekam ķeksīti par kalibrēšanas pogu, jo tā ir papildus opcija, bet šai sēmašīnai tāda ir. Tātad, saskaņojot ar klientu, kad sēsim 12 kg uz hektāra, šobrīd mums sēmašīnā ir ievietots pole, kas ir paredzēta lielām izsējas normām. Tātad, cik vienkārši ir embokam nomainīts pole. Atskrūvējam 2 skrūves. Nosacījums, ka sēmašīnai ir jābūt pilnībā tukšai, jo nekāds papildus aizbīdnis bunkuram nav. Ja sēmašīnā ir sēkla, tad tā ir jāizber, un tad mēs varam mainīt spoli. Spoli mēs izstumjam ārā. Tātad salīdzinot 2 spoles, smalkā un rupjā. Tā, un tādā pašā veidā mēs viņu liekam atpakaļ. Ieliekam līdz galam. Lāciņš virsū un skrūve priekšā. Tagad varam sēklu iekšā. Tagad varam bērt sēklu. Tad, kad sēkla mums ir iebērta, šeit mums ir ikona push. Tātad mēs nospiežam šo pogu. Un, lai sāktu kalibrāciju, mums ir jāiet pie kastes un jānospiež kalibrācijas poga. Tātad šī te mums ir kalibrācijas poga. Spiežam start un mums sāks kalibrācijas process. Kalibrācijas procesu mēs veicam tik ilgi, kamēr mums visa vannīte ir piepildījusies pilnā ar sēklu. Un tad, attiecīgi, lai apturētu procesu, mēs nospiežam pogu vēlreiz. Tātad, kā redzams, vannīte mums jau ir piepildījusies diezgan pilna. Lai apturētu kalibrācijas procesu, nospiežam pogu. Šo sēklas daudzumu mēs tagad nosvērsim un ievadīsim pultī. Un skatīsimies, ko mums pults piedāvā. Tātad esam nosvēruši sēklu. Mums sanāca 1358. Ar pogām mēs uzdzenam šo svaru 1560, kas ir vistuvākais. Spiežam OK. Un kalibrēšana mums ir OK. Mums ir izdevies ar pirmo reizi. Tātad nianse, ko es minēju arī iestatot kalibrācijas datus, ir rullīša faktors, kas sākotnēji mums bija iestatīts 50, bet ja veicot kalibrāciju mums ievadītais svars ir robežās līdz 10%, tad Mbox pats pieregulē rullīša faktoru, lai tas atbilstu, kas šobrīd ir iestatīts 45. Ja šī kļūda būtu lielāka par 10%, tad sēmašīna pati piekoriģē rullīša faktoru un piedāvā kalibrāciju veikt vēlreiz.
Ja tas neizdodas ar pirmo reizi, tad tas noteikti izdosies ar otro. Ja ne ar otro, tad ar trešo. Esam noregulējuši sējmašīnu, noregulējuši ecēšanas agresivitāti uz 3. līmeni. Šeit redzams, ka uz lauka ir palikušas nedaudz augu atliekas, bet varam arī redzēt, ka izsēja mums notiek, sēklas mums izbirst. Tātad tikai jāstrādā, augsnes mitrums ir pietiekošs. Skatīsimies, kā mums ies tālāk.